Nu, šī ekspozīcija ir no reālām lietām, kas ir atvestas no Ukrainas, un jebkura lieta, kas ir saistīta ar orku formastērpu, viņa ir no kritušā orkas. Bet gribēju teikt, ka, piemēram, šīs formastērps, kas ir modernais formastērps, starp citu, viņš arī ir no kritušā orka. Viņš ir no kritušā orka ar atsevišķu stāstu, kurš jau bija ar asinīm kopā, un mēs viņu atvedām uz šejienu. Īsi var šo stāstu? Nu, īsi bija stāsts tāds, kad mums Ukraiņu karavīri piešķīra šo te formastērpu, ja, un formastērpu vedot uz mājām, tāda nepatīkama smaka pa autobusu mums aizgāja. Un vīri savā starpā teica, ka tev dikti smird no mutes, ja? Bet tad, kad attaisīja to maisu vaļā, tad saprat, ka tas ir tās asins, kas ir sastājušās, un viņas deva to nepatīkamo smaku, un piebraucot pie robežas, poļu muitniece, atverot šo te maisu, kur viņa gribēja atvērt vaļā, mēs teicām, lai paša var, un tad, kad atvērt, viņa fiks palaid mūs pār robežu.